savienot studiju vidi ar profesionālo realitāti, iepazīt arhitektūras un dizaina pasauli ne tikai lekcijās, bet arī dzīvē. Jo mēs zinām, ka arhitektūra nav tikai projekti rasējumi, tā ir domāšana, sadarbība, atbildība, un arī tādas arī kļūdas, no kurām mācāmies. Pagājušajā akadēmiskā gadā mēs programmu īstenojam arhitektūrā to kā pilotu projektu. Un mums pievienojas 8 pieredzējuši arhitekti. Aldis Apšinieks, Emīls Garāņš, Ingūts Lazdiņš, Māris Pērkons, Natāļa Rimaševska, Pēters Bajārs, Raimonds Saulītis un Jānis Zvejnieks. Un 17 studenti. Studentu pieteikumu skaits bija daudz lielāks, bet noteicošais šajā programmā ir tieši mentoru skaits, kas ir gatavi tos uzņemt. Pagājušā gada programmas noslēgumā mēs tikāmies, lai pārunātu secinājumus. Un pagājušais gads pierādīja tieši to, cik liels spēks ir tieši tajā personīgajā kontaktā. Mentori bija dalījušies ar studentiem ar saviem darba stāstiem, iepazīstinājuši ar biroju ikdienu, devušies ar studentiem uz būvu objektiem, skatījušies tur filmas par arhitektūru, diskutējuši par atbildību profesijā. Viņi palīdzēja studentiem izprast, kā zināšanas, ko mēs iegūstam skolā, pārtop prasmēs, un kā idejas kļūst jau par realitāti. Un es varu apgalvot, ka pilnīgi visi studenti bija ļoti priecīgi par šo doto iespēju. Un šobrīd arī vēlreiz pateikties mentoriem, kas pagājušajā gadā uzņēmās par tādiem būt. Un pēc šī pilota projekta īstenošanas mēs secinājām, ka šī programma palīdz studentiem labāk orientēties profesijā un saprast savas iespējas un virzienu. Un programma stiprina staikni arī starp universitāti un profesionālo vidi, veidojot tādu ciešāku sadarbību starp topošajiem un pieredzējušajiem profesionāļiem. Bet kas man pašai šķiet pats vissvarīgākais šajā, ka tas rada mūsu kopienu, kurā dalīšanās ar pieredzi ir tāds ieguldījums visas šīs profesijas attīstības nākotnē. Galu galā neviens jau no mums nav kļuvis par profesionāli viens pats. Ja, kādreiz mums arī ir vienmēr bijis blakus kāds, kurš iedrošināja, atbalstīja, noticēja. Tagad ir mūsu kārta būt tiem, kas iedvesmo citus. Paldies! Paldies, liels, Māra! Tad nākamā vārdu došu Latvijas Arhitektu Savienības prezidentam Arturam Lapiņam, lai viņš arī padalās ar gan iepriekšēju pieredzi, gan gaidām procesu. Paldies, jā, sveiki visiem, labvakar. Man ir precizējuši jautājums Alīnai, vai šis ir tas brīdis, ka to prezentāciju vajadzēs stāstīt, vai tas būs pēc tam, vai šobrīd vienkārši uzruna ir, pēc tam būs Šis ir īstais brīdis. Māra izvēlēs tā kā runāt. Jā, bet tas ir brīdis, kad visi iesaistīti partneri prezentē. Labi, es runāšu par atradīšu, kur man bija tas prezentācijas fails. Tā, teorija. Jo es tiešām biju domājis pastāstīt arī plašākā tādā kontekstā par mentoringu. Jo kāpēc tapa šī prezentācija, ko es rādīšu un stāstīšu, tad tā tapa šī gada, tad bija 1. septembris vai arī 1. septembris, kas notika RTU, kad bija tāda iekšēja mācību spēku konference, tāds uzruna sākot jauno mācību gadu. Un šai uzrunai es arī sagatavoju tādu pastāstu, kas ir bijis mentorings arhitektūras būvniecības profesijā vēsturiski, kāds ir attīstījies. Un tāpēc es atļaušos padalīties savu ekrānu, un tā arī būs tā uzruna, ko es
vienkārši paļauju izkopēt daudz šobrīd, bet mentorings būs šeit. Tā. Lūk, kā jau Māra minēja, mentorings ir arhitekta pieredzes nodošana, vai pieredzes nodošana no mutes mutē, tas senais meistara mācekļa princips. Un es sākušu savu prezentāciju ar Rafaelu Santī, šo te gleznu, kas ir Atēnas skola, fresku Atēnas skola, kas ir Vatikānā, parakstu zālē, un kas ir tāds Renesans laika iespējas par antīko pasauli. Tad glezna tapusi ir Renesans laikā, bet attēlot tajā ir antīkās pasaules filozofi. Un šī gleznas centrā ir Platons un Aristoteles, kur rāda, viens Platons rāda uz debesīm, viņš rāda to, ka ir norāda šo garīgo pasauli. Savukārt Aristoteles rāda ar pirkstu uz zemi, ka viss balstās zemē. Tas garīgais materiālais ir šajā te garīgā materiāla vienība. Tas ir šīs gleznas centrā. Un, ja iestās tālāk, tad šajā gleznā ir arī tādi personāži kā Pitagors un Eiklīds, kas sēž katrs savā stūrītī, tur apakšā zem arkas tuvāk priekšplānā. Un ko viņi dara? Viņi būtībā, kā mēs redzam, viņi tur mentorē. Jā, tur Eiklīds rāda, tur uz savas tāflītes viņš zīmē savas tās ģeometriskās figūras, tur un mācekļi apkārt mācās no viņa, viņš stāsta. Tāpat tās Pitagors augšā raksta tur savus formulas, zīmēs savus Pitagora kvadrātus, un viens tur aiz muguras plūrņam par plecu un skatās visi tie personāži šodien dzīvi. Savā ziņā tas mūsdienu mentorings ir kaut kas līdzīgs. Tā ir tāpat doma, ka viens ir tas, kurš zina, kā lietas varētu notikt, un viņš ar savu pieredzi dalās ar saviem mācekļiem, ar mentorējumiem, un tādā veidā pieredze tiek nodota. Tas nav tikai caur grāmatām, tas nav caur kaut kādu tādu attēlēm vai tā skolnieks skolotāja attiecībās, tas ir tieši mācību, tieši pieredzes attiecībās. Un arhitektūra vispār, arhitekts ir vienmēr bijis tas, kurš bijis tā kā starpnieks starp pasūtītāju un būvniekiem. Šajā gadījumā šā viduslaiku attēlā mēs redzam galvenieks, namdarbs, kas strādā ar cirviem, teikšu, būvmateriāls, un arhitekts ir tas iekrāsojums manis, vienkārši viņš, lai izceltu tajā vietā, tas arhitekts atnāca pasūtītājs, kas tur, katru vēl pasūtījis, un arhitekts stāv pa vidu ar taisnleņķu to mērāmo instrumentu, par taisno leņķi, un rāda, kā tur būs, kā tie akmeņkaļi un tam darbojās. Attēlā. Un tas nepavēlts tam arhitektam rokā ir tas leņķis, tas leņķmērs, jo ģeometrija līdztekus tādai tīrai mākslai vai tīrām proporciju lietām, ģeometriskās attiecības vienmēr ir bijušas pamatā būvniecībai, jo tas, kas ļauj ēkas būvēt arī mūsdienās. Tāpat tās un liecības par to ir saglabājušās arī no viduslaikiem. Piemēram, Jorkas domā, ja tās ģeometriskās konstrukcijas ir saglabājušās tādas saucamās logu grīdas, uz kurām savu laiku arhitekti ir zīmējuši tās konstrukcijas, pēc kurām savukārt tālāk ir akmeņkaļi taisījuši logu masverkus, tāpat veidojuši jumtu konstrukcijas, veidojuši savienojuši zemes spāri izkārtojumu, kas savukārt tālāk ļaus to visu ļoti precīzi savojot arī uz konstrukcijām dabā. Un te ir viduslaiku arhitekts, ko attēlojas ir Vilēle Diks. Ilgu laiku, kā zināms, arhitekts bija arī galvenais būvnieks. Viņš bija tas, kurš atbildēja par būves noturību. Mūsdienās tās dalītas profesijas ir būvinženieri un tā, bet senāk tas bija arhitekts, kurš ar šo ģeometrijas palīdzību un organizēja darbus, atbildēja par tāmēm un arī finišā nodeva to objektu pasūtītājiem. Tik tālu par arhitektu profesiju, par mentoringu vai par mācīšanos no pieredzes. Arī viduslaika, tālāk Renesans laikā mēs zinām piemērus, kur pieredzi gūta tieši ceļojot. Tad viena no jebkuras profesijas apmācības pamatnosacījumiem bija saucamie Wanderu ceļojumi, jeb zeļu ceļojumi, kas ļauj mirklī, ka tu biji iegūst zeļu status, tad apgūst kaut kādu teorētisko bāzi, pamatu kaut kādu,
tad devies ceļojumā. Un viens no zināmākajiem, kurš šādu ceļojumu devies, tas ir Alberts Dīrers, tas gleznotājs, kurš tad ceļoja no savas no Vācijas, no augšas, viņš ceļoja lejā uz Itālijas virzienā. Un tur Itālijas ceļojums, un tas bija tas, ko viņš apguva perspektīvas mācību, jo Vācijai tolaik vidus Eiropā joprojām bija viduslaika tradīcija glezniecībā, ka viss tika attēlots plaknī, divās dimensijās. Un šajās ceļojumās uz Itāliju viņš apguva gan tehniku, viņš iepazina itāļu meistarus, tad mākslinieks, kuri strādāja, tad attēloja telpatēloja plaknē, mācīja attēlot cilvēku auguma proporcijas, tad viņš šo ceļojumu gaitā un pieredzes apmaiņas gaitā, viņš kļuva par meistaru, un ja nebūtu šo ceļojumu bijuši, mēs droši vien par tādu Albertu Dīreru neko šodien nezinātu. Tas ir ārkārtīgi būtiski, ir šeit pieredzes apmaiņa un kādā veidā iegūt zināšanas. Un joprojām šie vandergezelli, tie ceļojušie zeļi, joprojām tā tradīcija pastāv Eiropā, tieši būvniecības jomā, būvniecības namdara jomā, akmeņkaļi ceļo. Attēls ir no Liecīgas mesas. Pagājušajā gadā mēs tam jau aizbraukuši ar kolēģiem, un tur joprojām viņi tādās košās drēbēs tērpti, gatavi braukt no viena objekta uz otru. Tā viduslaika tradīcija Eiropā joprojām turpinās. Latvijā tā nav tā izplatīta, viņa kaut kā ir pazudus laika gaitā, bet neapšaubām viduslaikos tā ir bijusi. Un šie pamazām, par ko viņi izvērtās arī par Itālijas ceļojumiem, jau saucamiem Grand Tour. Tātad tas kustība Eiropā pastāvēja no 17. līdz 19. gadsimtam. Aizsākās ar 1670. gadā, kad tas Rihards Lasels izdeva ceļvedi, kas saucās Itālijas ceļojums, The Voyage of Italy. Pamatā tie bija angļu aristokrātijas pārstāvi, kuri sūtīja savus dēlus arī ar apmācībām. Mēs redzam to tipisko tā laika Grand Tour to ceļojumu, tad Londonas, tas ir Parīze, Liona, Venecija, Florence, Roma. Tās bija tās obligātās vietas, ko vajadzēja apmeklēt. Un tādā veidā gūt zināšanas. Un viņiem bija savs vadītājs, tad bija tāds tieši Itālijā izplatījās būtībā pirmais turistu gids, tāds, kurš tas Ciceroni, kurš 18. gadsimta beigu gleznām rāda tiem ieceļojušiem angļiem, kāds tā drupas ir, tas arī bija tāds mākslas un kultūras pieredzes nodošanas pasākums notiek. Latvijā, pareizi sakot, Livonijā, arī šādas tradīcijas pastāvējuši. Mēs zinām par Kristofu Haberlandu, kurš ceļoja, tātad viņa vecāki nāca no Vācijas, tad viņš nonāca, es pateikšu nost, tad augšu pazūd slaidam. Tad viņš atgriezās Rīgā, viņš devās šajos zeļu ceļojumos. Viņš savukārt devās nevis uz Itāliju, viņš devās uz Vāciju. Uz Vāciju tā karte, kas ir attēla centrā, tā ir tā, kas rāda tā laika vāciski runājušās zemes. Tā bija tā valoda, kur viņš varēja droši ceļot un varēja saprast viens otru, saprast meistars varēja mācību saprasties. Un viņš kā mūrnieks Ellis Haberlands aizbrauc uz Vāciju, viņš bija Berlīnā, Dresdenē zināms, ka viņš ir bijis. Tieši pēc tam atgriezās Rīgā un nolika eksāmeni, tika uzņemts ģildē, attiecīgi, mūrnieku ģildē, un kļuva par pilsētas būvmeistaru pamazām. Un ko viņš no tā ceļiem atveda? Viņš atveda to, ko viņš redzēja Eiropā, to, ko viņš redzēja Berlīnē un Dresdenē, proti, tas bija klasicisms. Klasicisms ar proporcijām, ar proporciju sistēmu, ar proporcionēšanas paņēmieniem, ar to, kā no zelta griezuma iegūt dažādas formas un fasādes, harmoniski veidot stāvu augstums, noteikti un tam līdzīgi. Un ēkām, kas ir Rīgā, te ir smilšu iela 5, kalējāt 4 attēlā, tad ēkas, kuras ir proporcionās nepārprotami. Un arī tradīcija par telpu funkciju. Pašās telpās, tad Holandē Kamarina nama attēls, kā zināms, nav saglabājusies, bet ir lielā zāle. Labai pusē ir apakšā šis apraksts, ko Von Kupels 1795. gadā viņš raksta, ka pirms 20 gadiem, tas ir 1770. gados, ēdama zāle praktiski nebija pazīstama.
dzīvoja un ēd vienā tā pašā istabā. Un tagad pa smalku galmas liecību kļūst zāle blakus telpa, kurā uzklāt galda cienestā. No Eiropas tradīcijas tika pārņemts caur šiem ceļojumiem, caur kultūras sakariem, tika pārņemts tāda lieta kā ēdama zāles esamība turīgo pilsoņu namos, kas arī tālāk tika attiecīgi arhitektūrā, protams. Un tie ir Haberlanda objekti, tad bija šie materiāli, kas bija 7 gadus viņš ceļojot, viņš attiecīgi 77. gadā nolika mūrnieku ģildes eksāmenu un sabojājis vairāk kā 20 ēkas Rīgā dažādu apjomu un ir pazīstams kā, es domāju, viens no pazīstamākajiem vēsturiskiem arhitektiem, kas ir Latvijā šobrīd. Informācijas iegūšana. Mūsdienās informāciju mēs neiegūstam dažādos ceļojumos. Tiem, kuriem iespēja tie ceļo, bet mums ir iespēja pieslēgties internetam. Attēls ir no Matriks paņemts, kur Matriksam iespēja galvā to kontaktu, un viņš tur dažās minūtēs apgūst visu, un apgūst visu zināšanas, un kļūst par meistaru. Ja, viņš var tajās austrumu cīņās darboties un uz augšu un tam līdzīgi. Nu, tas ir viens veids, kā iegūt informāciju, vai tas ir mentorings, un tā ir tā informācijas iegūšana. Tas ko, teiksim, var lasīt grāmatās, vai iegūt internetā, vai iegūt no mākslīgā intelekta palīdzību. Mentorings ir kaut kas mazliet cits, tad tas neizslēdz šo teorētisko bāzi, bet tas nozīmē personiskas pieredzes nodošanu. Tāpat kā, ko es rādīju iepriekš attēlus viduslaikos un renesansē un barokā un klasicismā, tāpat arī mūsdienās ir svarīgs cilvēciskais kontakts. Man pēc sakot, ir mazliet žēl, ka mēs esam šobrīd Zoomā, nevis tādā tiešsaistē, jo tas acu kontakts un tas, teiksim, es piemēram neredzu, kurš šobrīd no jums garlaikojās vai kurš klausās mani uzmanīgi, bet tas ir svarīgs vienkārši tieši tās informācijas nodošanai un arī tam, ko tas mentors, ko viņš stāst kurā brīdī, jo tagad tajā brīdī, kad stāst, un saprot, ka pretī acis viņš paliek miglainas, skaidrs, ka viņš jāpamaina ir vai tas stāstīšanas stils vai saturs, vai kurus vairāk sīkāk jāizskaidro. Un tas noteikti ir efektīvāks veids informācijas nodošanai nekā tikai tā, televizorā pastāstīt. RTU Mārija pieminēja tās pārmaiņas, kas notikušas mācību procesā, mācību uzstādījumos. Tātad pirmkārt ir samazināts finansējums RTU pašiem mācību procesiem tiks un tiek samazināts. Un senāk bija daudz vairāk vērsta uzmanība uz projektēšanu. Un savukārt šobrīd ir samazināts laiks uz tieši projektēšanai auditorijām, savukārt vairāk individuāls grupu darbs ar digitālu atgrieznisko saiti pašlaik. Un vairāk tiek pievērsts lomas starpdisciplinārai pieejai. Un tur visā šajā mācību procesa izmaiņās arī savu vietu ir mentoringam, neapšaubām. Tas, kas ne tā kā īsti aizpildīs to, ko nevar nosegt RTU no budžeta, bet teiksim, tā pieredze varbūt tas arī ir mūsdienīgāks veids, kā nodot informāciju, un iespējams varbūt pat efektīvāks veids nekā tikai nodarbībās stāstīt, teiksim, pasniedzējs stāsta konkrēti kursu darbu. Mentoringa laikā iespēja iegūt pieredzi no precizēšanu arhitektiem, saskarties ar objektiem, kaut kas līdzinās tādai praksei, tikai, teiksim, varbūt tādā plašākā nozīmē, bez tādām, bez līgumiskām saistībām, bez darba attiecībām. Tas iepriekšējais mentoringa gads bija diezgan veiksmīgs. Patika gan vieniem, gan mentorējumiem, gan mentoriem. Cerams, ka šis gads būs tikpat veiksmīgs un tikpat izdosies labi sadarboties savstarpēji. Un noslēgumā, kas ir mentors? Mentors ir tas, kas tevī saskat vairāk talantu un spēju nekā tu pats un palīdz to atklāt. Tu ir teicis tās Roberts Proktors, kurš ir domāšanas gravitācijas teorijas autors. Tāpat teorija ir mazliet ezotēriska, jums interesē varētu palasīt, viņa interesanti ir, bet viņai nav tāds zinātnisks pamatojums, tā doma ir tā, ka ja vairāk domā par kaut ko, jo vairāk tas piepildās. Bet pat tā doma par to mentoru man tiešām ļoti patīk. Man liekas, tas arī tas, ko varētu jebkurš no savu mentoru sagaidīt, lai palīdzētu saskatīt sevī to, ko tu pats nespēji sevi atklāt. Tā, paldies par klausīšanos. Ar to es beigšu savu ekrānu dalīšanu un pāriešu uz došu vārdu Alīnai tālāk virzīt. Jā, paldies, Oskar,
prezentāciju. Ja kādam rodas jautājumi, es domāju, var uzreiz uzdot, vai arī dodam jautājumu Kristiānai Kazarēnai, kura pārstāv Latvijas Dizaineru savienību. Viņa arī ir viena no topošām mentoram, tāpēc es ceru, ka viņa pateiks kaut ko no abām pusēm. Labdien! Jā, es tieši tā arī šodienai gatavojoties domāju, ka man ir jāsaka no dažādām pozīcijām, viena no kāda organizācijas vārdā, otrs arī pašai, jo es tiešām arī esmu pieteikusi pati šo te pieteikumu būt par mentoru, jo bez tā, ka pārstāvu Latvijas Dizaineru savienību, esmu arī savā ikdienā interjeru dizaineru, kura strādā savā uzņēmumā un strādā pie projektu vadībām un arī brīdī, lai domātu par to, vai es esmu un vai es drīkstu, jo tā ir liela atbildība tomēr arī kļūt par mentoru. Un 23 gadu pieredze, es domāju, ir tā pieredze, ar kuras noteikti var dalīties. Tā kā, jā, un tad man tādas pārdomas, ko es jums tā kā šodien arī gribētu no savas puses, kā no Latvijas Dizaineru savienības puses, ir teikt par to, ka mēs vispār dzīvojam tādā laikā, kad zināšanas un pieredze un vispār sadarbība ir lielākie resursi. Un mentorings, kas šajā programmā ir tieši tas labums, ka mēs varam dalīties šajā pieredzē un mēs varam iedrošināt un palīdzēt arī citiem augt. Un īpaši nozīmīgi tas ir dizaina un arhitektūras jomā. Tur tomēr teorētiskās zināšanas un radošās prasmes ir cieši saistītas ar praktisko pieredzi, tāpēc tiešām tas ir apsveicami un brīnišķīgi, ka šāda programma ir. Un jaunajiem studentiem mentori noteikti palīdz saprast, kā idejas pārtop reālos projektos, kā līdzsvarot radošumu ar funkcionalitāti un kā attīstīt savu profesionālo identitāti, jo kas nu vēl vairāk kā paši strādājošie un pieredzējušie ar to varētu dalīties. Un labs mentors ir kā ceļa rādītājs faktiski, kas no akadēmiskās vides uz īsto profesionālo pasauli. Tā kā palaiž to cētiet šodienai gatavoties, atradu tādu foršu citātu par to, kad mentoringa ceļš ir apusējis. Mācīšanās un izaugs notiek abos virzienos. Jā, tā kā šajā gadījumā tas arī ir ieguvums arī pašam mentoram. Un mentors jau nav tikai padomdevējs, tas ir kā cilvēks, kurš spēj saskatīt potenciālu, motivēt, dot virzienus. Un students savukārt iegūst ne tikai atbalstu, bet arī drosmi uzņemties iniciatīvu un attīstīt savas spējas. Un tad vēlreiz gribu atkārtot to, ka tas nav iegūms tikai vienā virzienā, tas ir abos. Un pirmkārt, man liekas, mentors iegūst tādu kā jaunu perspektīvu, darbu ar jauniem profesionāļiem, jo tā kā ļauj ieraudzīt nozari ar varbūt svaigām acīm, jo dažkārt mēs jau tomēr ilgstoši strādājot savās nozarēs, varbūt kādreiz aizmirstam to svaigo skatienu, ko spēj iedot students ar tādu, sauksim, nesabojātu skatu uz lietām. Un arī esmu bijusi kā pedagogs, atkal no tās pieredzes var teikt, ka tur jau ir tas labums, ka tajā nesabojātajā un foršajā studentā ir tās svaigās idejas, kuras un tā attieksme pret lietām, kuras arī nodara tā kā pašam mentoram, tas, kas tomēr ilgadīgi jau strādā kaut kādā nozarē. Un otrs tāda pašrefleksija, tā varētu teikt, kad skaidrojot savu zināšanas citiem, mentors pats tā kā var labāk apzināties savu pieeju un iespējams ieraudzīt savas stiprās puses, kuras varbūt tādā ikdienas steigā, nesanāk doma pie tā apstāties, padomāt. Un tāpēc es tā kā aicinātu un iedrošinātu arī tie, kas ir pievienojušies, un varbūt tie, kas klausīsies arī šo te prezentāciju tam, kad vajag dalīties ar savām zināšanām, un noteikti tā apusē enerģija arī būs, kad iegūst uz abām pusēm. Tā kā tas gan no manis, gan no Kristiānas, gan kā no Latvijas Dizaineru savienības vadītāja, tā kā aicinājums un prieks redzēt visus tos, kuri jau ir šeit klātesoši šodien, lai uzdot jautājumus un iepazītos ar to, kā spērt to jau savu nākamo tikšanos ar savu studentu. Paldies! Paldies, liels, Kristiāna! Es tad mazliet papildināšu, ka tieši par svarīgākiem termiņiem. Kā satikšanās ar studentiem plānotā apmēram novembrā 2. daļā, kad būs atlasīti gan mentori, gan studenti, un tad notiks koordinēšana un tāda aktīvāka darbošanās, kura tāpat tiek noteikta
mentoriem un studentiem savstarpēji vienojoties, tā kā individuāli, cik intensīvā. Viņa būs no decembra līdz 2026. gada maijam. Un varbūt šajā kontekstā jau kādam ir kādas piebildes vai komentāri. Varbūt es mazliet vairāk zinu par to pašiem mentoriem nekā visi pārējie, un es zinu, ka ir pieteikušies ļoti pieredzējoši mentori. Varbūt kāds var minēt savu motivāciju, kuru neviens no runātājiem nav pateicis, varbūt vēl kaut ko, kas noderētu visiem topošiem mentoriem, par ko aizdomāties un kāpēc pieteikties. Es labprāt dotu vārdu Līvai, jo viņa ir ieslēgta kamera, un man īstenībā ļoti patika viņas pieteikums un motivācija. Man liekas, varbūt kādam tas būtu labs paraugs. Sveicien visiem! Man sauc Līva Garkāļa, es pārstāvu Petra Blūma uzņēmumu SIA Konvents un arī Artūra Cetūrova projektēšanas uzņēmumu SIA AB Studio. Pārsvarā darbojos restaurācijas un ēku atjaunošanas projektēšanas jomā un arī ēku izpētes jomā. Un, jāsaka tā, mūsu jomā ir diezgan maz jauniešu. Un patiesībā iegūt kontaktus ar katru jauno interesantu, jauno censoni ir ļoti, ļoti vērtīga lieta mūsu nozarē, manā uztverē. Jāsaka tā, es pat savu vecumā citu cilvēku, kurš taisītu, piemēram, ēku arhitektonas mākslinieckās izpētes īsti nepazīstu. Tāds, līdz ar to, vēl ar kolēģi Ilmāru Dirveiku komunicējot, reizēm viņš pats neviltot sajūsmu izteica, ka, lūk, es kaut ko tādu daru. Man patiesībā arī ir jāsāk domāt par šo te nākotni, un papildus, jāsaka tā, man ir bijusi neliela pieredze jau ar studentiem, gan nepabeigto, bet doktorantūras studiju laikā, gan vadot dažus bakalaura un maģistra darbus, un pat vienus praktiskos darbus vidusskolēniem, un tā pieredze bijusi ļoti pozitīva, un pat rezultējusies tajā, ka man uzņēmuma darbiniece viena ir bijusi viena no šīm studentiem, kurā es savulaik vadīju bakalaura darbu. Tā kā, es domāju, ka tas ir tiešām, es ļoti pozitīvi skatos uz šo iespēju komunicēt ar jauniem studentiem, ir īpaši tiem, kas varbūt ikdienā nedodās uz arhitektūras un dizaina institūtu pasniegt kaut ko. Tiešām iesaku visiem. Es domāju, es nešaubos, ka tas būs kaut kas labs. Paldies! Lieliski, paldies! Bet kāda bija tā motivācija, kas patika Alinai? Kur bija tieši tie vārdi, kas aizķēra? Man ļoti patika gan tā gatavība dalīties ar zināšanām, gan arī tas, ka Līva jau saskata, ka arī topošais students, viņš arī topošais profesionālis. Un man šķiet viena no tā mentoringa vērtībām ir, ka students, viņš ierauga to profesionāli, kurš reāli darbojas Latvijas apstākļos, kurš sasniedz rezultātus un ar kādu cik daudz vispār enerģijas un tādas mērķtiecības tam ir nepieciešams, jo to ir svarīgi arī sajust, man liekas. Tas ir pirmais, un arī, protams, tāda detalizēta ievirza arī sava tēma, jo mentoriem ir iespēja pieteikties, izvēlēties, kuras tēmas viņam būtu tuvākas, kuras viņi gribētu ievadīt studentus nedaudz vairāk. Tas nenozīmē visu, ko viņi prot. Viņi var specializēties, un tā restaurācija vispār ļoti smalka tēma. Man ir sajūta, ka tā būtu interesanta gan arhitektiem, gan dizaineriem. Tad ziņā, ka es esmu pārliecināta, ka arī šogad studentu pieprasījums būs daudz, daudz lielāks nekā mentoru pieejamais skaits, bet tā arī
nu, man liekas, dzīvē ir, jo tie mentori, ar kuriem, nu, tāda tieši vai netieši nozīmē tie cilvēki, kurus es varētu saukt par saviem mentoriem, tas tomēr ir ļoti tāds personīga pieredze, ka tu esi gatavs mācīties, klausīties tā cilvēka, un es piekrītu, ka profesionālis viņš tiešām var iedot um, studentam to virzienu, kad tev vēl ir idejas, bet kad cilvēks zina, kā viņa var iztenoties dzīvē, un man šķiet, ka tas ir tāda ļoti svarīga saikne profesionālim arī ar teorijas pasauli, jo es bieži vien no studentiem dzirdu, ka teorija neiet kopā ar profesionālu pieredzi, un personīgi cenšos atgādināt, ka tomēr nu, tā kā jāmēģina saskatīt teoriju un kaut kādas novirzes no tā. Varbūt kādam pieredzējušākam profesionālim būtu labs padoms šajā jomā, kā, kas varētu papildināt tā kā apgūstāmas teoretiskas zināšanas. Es varu teikt, ka no savas puses es esmu apkopojusi tādu tematu sarakstu, ko, protams, tikai ieteikumā veidā nodošu arī topošiem mentoriem, lai varbūt labāk sagatavoties tikšanās reizēm ar studentiem, lai pārdomāt tiešām, kā teica Kristiāna, kaut kādas arī tēmas, par kurām noderīgi padomāt arī praktizēšam, profesionāli un vienkārši paskatīties uz to ar jaunu skatu, tad es arī nu, gan profesionāla zīmola veidošana, gan pieredzes izmantošana, tīklošanas nozīmīgums, kā Māra minēja, tā kā kopienas nozīme un pieredze. Un arī, protams, var parunāt vienmēr tendences nozare un karjeras nu, tāds plānošanas, projektēšanas iespējas. Es ļoti labprāt dzirdētu arī kādu dizaineri, kurš plāno kļūt par mentoru vai jau ir pieteicies, vai šaubas, lai mums tāda plašākā aina. Varbūt Kristaps varētu pastāstīt. Es pamatojos tikai uz iepriekš iegūtu pieredzi, bet ļoti labprāt priecātos, ja visi iesaistītos sarunā. Vai mani tagad var dzirdēt? Jā, Kristap, Halo? ja tu pastāstītu par motivāciju vai kas tev ieinteresē, tas būtu forši. Nu, jā, mana motivācija ir tieši vairāk atbalstīt dizainerus un jaunos tehnologus un konstruktorus un industriālo produktu ražotājus vai domātājus. Es pats esmu programmā. Nedaudz slikti var dzirdēt. Jā, tas es atrodu to brīdi, ļoti īsi. Jā, tātad es gribēju nodot tās zināšanas tālāk un skatīties arī, kā studenti paši mācās un tā ir mainījusi tā studiju vide kopš tā laika, kad es mācījos un tagad. Jā, Es īstenībā piekrītu, ka arī dalīties ar pieredzi var ļoti dažādos posmos. Arī, kad ir tāds profesionāla posma sākums, tur ir savi challenge, kuras man šķiet arī profesionāliem pēc 15 gadiem varbūt nav tik aktuāli. Bet studentiem tam būs jāiet cauri un tā pieredzes apmaiņa var būt, ja viņi ir tādā
cieņpilna, iekļaujoša, tad viņa var būt ļoti vērtīga starp ļoti dažādiem profesionāļiem. Varbūt vēl kāds vismaz uzdos jautājumu. Īstenībā man ir jautājums, uz kuru es cenšos atbildēt tā tieši vai netieši visu laiku, kopš zinu, ka sākas mentoringa programma. Varbūt mēs saprotam, ka mentors velta savu profesionālu laiku, viņš dalīsies ar zināšanām un no studenta, protams, sagaidīs, ka viņš ieklausīsies, ņems vērā, veidos savus secinājumus, bet varbūt ir iespējama kāda ciešāka miedarbība ar universitāti, kaut kas, kas varbūt noderīgs profesionāļiem, kuri praktizē un iespējams ienākt ciemos kādas konferences vai apmācības. Es pieļauju, Varbūt ka tas Mārai bija būtu jautājums man, jā. Jā, paldies, Alīna. Jā, noteikti, un sadarbība ar nozari un sabiedrību, tā ir viena no mūsu, tādiem vadmotīviem šobrīd pēc Arhitektūras un dizaina institūta izveides. Un kā reiz mentoringa programma ir viena no tādām aktivitātēm, kur veicināt šo sadarbību. Bet mēs esam ieviesuši arī dažādas citas tādas neformālākas aktivitātes. Un, protams, joprojām tas, ka, piemēram, tīpaši arhitektūra, bet arī dizainā, arhitektūras projektēšanu pasniedz 90% tikai arhitektūrā praktizējoši arhitekti, kur strādā ar arhitektūras projektēšanu ikdienā. Jā, un tāpat arī dizaina jomā arī mums ir vairāk pasniedzēji, kas ir praktizējoši nozare. Bet tas, ko mēs no tādām neformālām aktivitātēm esam ieviesuši un tiešām aicinām jebkuru, trešdienās mēs esam iedibinājuši tādas tematiskās trešdienas, kur visiem institūta studentiem, gan arhitektūras, gan dizaina studentiem, ir tā saucamais loks starp studijām, kura laikā mēs organizējam dažādas nozares vieslekcijas, dažādas ekskursijas uz uzņēmumiem, uz būvu objektiem. Un tātad tas ir pieejams ikvienam arhitektūras un dizaina institūta studentam, un tas ir koncentrēti tātad katru trešdienu. Mēs parasti šo te laiku vai to plānojumu, to kalendāro grafiku jau saplānojam laicīgi, tā kā īstenībā tagad rudens semestrī jau jāsaka, ka mums visas trešdienas jau ir rezervētas dažādām aktivitātēm. Bet pavasara semestrī esat laipni aicināti piedāvāt arī kādas savas notikumus, aktivitātes, kurās iesaistīties institūta studentiem un darbiniekiem. Jā, tāpat, un ja jautājums bija par ciemos nākšanu arī pašiem izglītojoties, tad, kā pirmo pasākumu, ko es uzreiz gribu reklamēt, ir rīt un parīt, ir mūsu ikgadējā zinātniskā konference sekcijā arhitektūra un pilsētu plānošanu. Tā kā laipni aicināti. Tāpat mēs organizējam arī dažādas citas nozares konferences, vieslekcijas, un par ko visu mēs ziņojam gan mūsu mājaslapā, gan Facebook konts, Instagram konts. Jā, šī informācija ir pieejama un tiešām mīļi gaidīsim ciemos. Lieliski. Es iedomājos, tā kā
Pulkstenis 18:00 vai nedaudz ātrāks. Mums pievienosies Anita, un mēs nodosim ēteru viņai, bet līdz tam brīdim es padomāju, ka es varu pastāstīt, kuras nozares vispār mums jau ir pārklotas, kur ir pieteikušies mentori un kuras pavisam nav. Man ir tāda apakšnodaļa, kā apģērbu un tekstila tehnoloģija, un varbūt kā dizaineri var savā starpā aprunāties un uzzināt, kāpēc tur nav neviens pieteikums. Varbūt mēs nesasniedzam šo auditorijas daļu, bet toties ir pieteikumi gan rūpnieciskā dizaina, gan individuālo mēbeļu ražošana. Ja. Interjera un vides dizaina un materiālu tehnoloģija un dizaina. Tas ir vispopulārākās nodaļas. Otra populārākā nodaļa ir projektēšana. Ir iespēja iegūt vairāk zināšanu pilsētbūvniecībā, restaurācijā. Ir viens pieteikums, kurš skar arī ainavu arhitektūru, pētniecību un projektēšanas procesa digitalizāciju. Tā kā man šķiet jau ir tāds plašs spektrs, kas pārstāv nozari un iedos priekšstatu, bet ja jums rodas idejas par vēl kādu specifisku prasmi, vienmēr var atseksēt citu variantu un pierakstīt savu. Arī papildinot pieteikumu, tas viss tiks ņemts vērā. Un varbūt mēs varam ieskatīties arī procesa, kā tiks atlasīti studenti, un varam parunāt to koordinēšanas iespējas. Varbūt skatoties uz iepriekšējo gadu. Nu, es pastāstīšu iepriekšējā gada pieredzi, bet varbūt Ārturs gribēs, Ārturs Bieziņš šorīt, es domāju, jā, varbūt gribēs pakomentēt par šo gadu. Jā, tātad no iepriekšējā gada pieredzes studenti patiešām ir ļoti ieinteresēti un viņi ļoti motivēti izmantot šo iespēju. Līdz ar to pagājušajā gadā mēs saskanām ar situāciju, ka studentu pieteikumi bija stipri vairāk nekā mentori, kuri bija gatavi tos uzņemt. Jā, studentu atlase notika brīvprātīgi piesakoties viņiem, attiecīgi izsludināt šo informāciju par mentoringu programmu un pēc tam viņiem dodot iespēju brīvprātīgi pieteikties, dot arī savu motivāciju, kas viņus motivē piedalīties šajā mentoringa programmā un kādā tematikā viņi ir ieinteresēti. Pēc tam mēs savietojam šo informāciju ar mentoru pieteikumiem un mentoru iespējām, tematikām, ko viņi ir gatavi uzņemt studentus. Un viens no tādiem arī atlases kritērijiem, ko mēs izmantojām studentu izvēlēšanai, bija arī tas, ka ja students nav jau, ka viņam nav bijusi iepriekšēja saskare ar profesionālo vidi, piemēram, strādājot tajā, tādiem studentiem tika dota priekšroka, jo šis mentorings tiek izmantot kā tā pirmā iespēja būt tai profesionālajā vidē. Jā, un tāpēc arī mācoties no pagājušās pieredzes, kur mentoru skaits bija salīdzinoši mazāks kā tie, kas vēlējās tikt mentorēti, tad šogad darbs tiek organizēts, ka vispirms piesakās mentori, un pēc tam novembra mēnesī mēs atlasīsim studentus atbilstoši mentoru vēlmēm un iespējām. Paldies!
Jā, super. Paldies, Māri. Man liekas, brīnišķīgi jau arī izstāstīja visu atlases procesu, un man neko daudz nav ko piebilst, bet es, es esmu Artūrs, un es būšu tāds kā koordinators no studentu puses, kas varētu arī palīdzēt. Jā, tad varbūt kaut kā ievirzīt to komunikāciju arī, lai ir visi lietas kursā arī studenti. Ja drīkst, paldies par brīnišķīgām prezentācijām. Uh, e, uh, es esmu Juris Gričs no Mēbeļu asociācijas, Nakts mēbeles. Man ir bijusi sadarbība ar RTU jau diezgan sen. Un bijuši arī darbinieki kaut kādi vairāk par 10 cilvēkiem, kas strādā mana kompānijā, un vēl joprojām 5 ir aktīvi, bet tie dizaini, produktu dizains, jā, un es nedzirdēju šodien, es dzirdēju šodien viens arhitektus tikai. Sakiet, lūdzu, vai iet runa arī par šā mentoringu programmu produktu dizaineriem? Paldies! Jā, Griķkungs, tātad, kāpēc par arhitektiem mēs varbūt vairāk runājām? Tāpēc, ka mūsu pilotprojekts pagājušā gadā, mentoringa programmas pilotprojekts bija tieši arhitektūras profesionāļiem. Tāpēc mums jau ir šī pieredze strādājot ar arhitektiem. Tātad šogad mēs kopā ar Latvijas Dizaineru savienību piedāvājam arī dizaina studentiem šo te iespēju un attiecīgi dizaina profesionāļiem. Būs tas tam kursam arī, ja? Tieši produktu dizains, ne interjeru, bet produktu dizains, ja? Tad mums ir kopā tekstils, materiāla tehnoloģija un dizains, šī studija programma, kurā ir gan interjers, gan produktu dizains. Jā. Un arī tekstilnieki. Un tekstilnieki, jā. Paldies, jā. Tad tas attiecās, tas mentorings arī uz to plūsmu, ja ne tikai uz arhitektiem. Es tā sēdēju un klausījos. Apbižo produktu dizainerus. Tad labi. Neviens nav apbižots, tieši otrādāk. Šogad mēs sākam strādāt arī ar dizaineriem. Ļoti labi. Vēlējums ir no tīri praktiski, jo mēbeļu nozara ir tā, kas vienkārši cieš no aktīvas sadarbības trūkuma no dizaineriem. Ja? Es esmu varbūt viens tāds izņēmums, jā. Bet pārējie vienkārši cieši, ja? Kaut arī. Un kas mums vēlējums, man patīk, kā Kristiāna pateica, mēs paši darbojoties kopā ar studentiem, mentorējot viņus, mēs jau esam praktiķi, kas ir savā vidē, mēs esam apružājušies, tā ikdiena paņem ļoti. Un studenti ir tie, kas ienes tā kā svaigs vējš, svaigas pūsmas, svaigs vējš, tikai to vēju vai kaut kādīgi ierobežot un tad ielaist. Vai ielikt rāmjos, ja? Un to mēs tāds mentoru būtība tā ir, ja? Bet īstenībā mums pietrūkst tās svaigais skatījums, un tas ir tieši studenti, ja? Tas varbūt skan tīri merkantīli, ja? Bet tā tas ir, ja? Tāds ir, paldies! Apklusi visi kaut kā. Jā, Alīna moderātori pasūtīja. Alīna, nevajag dzirdēt. Sveiki! Es tagad jautājums, esmu pareizajā vietā, bet es vienkārši noredzu Alīnu. Jā, Gailes kundze, labdien! Es nezinu, Alīnai kaut kas laikam bišķi ar sakariem pārtrūka. Jā, mēs pēkšņi pazaudējām Alīnu uz kādu brīdi. Reko, Alīna ir laikam atgriezusies. Jā, jūs esat pareiza vieta, jūs ļoti gaidījām, un
Es jau ierunāju, ka Anita Gaile ir pārmaiņu arhitekte, pārmaiņu vadītāja, un viņam pastāstīs par savu skatījumu uz nozari, uz vairākam nozarēm īstenībā, jo viņa strādā ar vairākam nozarēm. Un es varu teikt no personīgas pieredzes, Anita bija ne mana mentore, bet viena no pirmām, mentoriem, ko es ieraudzīju savā dzīvē, un kurš man tiešām iespaidoja un iedvesmoja, tā kā attīstīties profesionāli un arī, tāda, profesionalitāte kā tāda, kā uzturēt gan darba procesu, un man liekas, ka tas ir prasmes, kuras noder jebkura joma, un it īpaši radošiem cilvēkiem, tāpēc labprāt dotu vārdu Anitai. Jā, paldies par aicinājumu. Un, ja es pareizi saprotu, tad ir tā, ka jūs esat tie, kas ir pieredzējuši arhitekti un kas vēlās sniegt tādu mentoringu atbalstu topošajiem jomas profesionāļiem. Vai tas ir korekti, vai tas tagad nav korekti? Nav tikai arhitekti. Mums uzsver, ka esot arī mebeļu dizaineri vajadzīgi klāt, un citi dizaineri arī. Bet arhitekti arī, bet ne tikai mebeļu arhitekti. Bet visādi plaša spektrā cilvēki, kas ir saistīti, tātad respektīvi, bet tas, ka jūs esat profesionāļi, kas būtu tagad gatavi ieguldīt laiku un līdzekļus, principā pārsvarā tas ir laiks, bet tas ir laiks, zināšanas, jūsu kontakti, lai palīdzētu jauniem talantiem tikt ātrāk uz priekšu. Super, ļoti labi. Tad, jā, mani sauc Anita Gaila, un viens no maniem amatu nosaukumiem ir pārmaiņu arhitekte, kur es izdomāju, tad, kad es biju nolēmusi nodarboties turpmāk ar coachingu, apmācībām un visu citu, nevis ar korporatīvo biznesu attīstību. Tagad gan es tajos sāku pamazām atgriezties atkal atpakaļ, bet skaidrs, ka tas kopējais ceļš ir bijis ļoti arī saistīts ar tādām rūpēm par, pirmkārt, kaut kādu pārmaiņu ieviešanu, kas ir tātad par kaut kādu jaunu lietu ienākšanu, un visas tās jaunās lietas, viņas vienmēr ir saistītas ar to, ka cilvēkiem ir jādara kaut kādā jaunā veidā, viņiem ir jārīkojās kaut kādos jaunos formātos, un tas vienmēr kopā ir bijis ar to, ka mums ir jāmācās kaut kā darīt. Un tad, tā kompetence, par ko mēs runājam, viņa saucās citu attīstīšana, kas nozīmē, ka mēs palīdzam kādiem citiem cilvēkiem sasniegt viņu mērķus un viņu potenciālu. Jo tas ir atkal tas, kas varbūt ir izaicinoši tajā, esot tieši tajā vai no coacha vai mentora lomā, ka tur stāsts nav tik daudz par mani, cik vairāk ir stāsts par to cilvēku, kas ir atnācis pie manis un kas tad ir tas, kas viņam ir svarīgi un ko viņš grib sasniegt, realizēt un īstenot. Un tas uzstādījums, ko es saņēmu, bija tāds diezgan vispārējs, un tad es tā sapratu, ka vienkārši ir jāiziet cauri tai pieredzei, kas ir bijis, un tad, kas varbūt ir tādas būtiskākās lietas, kas ir noderīgas, un tad arī jūs droši varat uzdot jautājumus. Un tad, kad es sāku tā kā reflektēt par savu pieredzi kā mentors, es sapratu, ka es reflektēju ļoti tālu, jo es esmu vecākais bērns ģimenē. Vecākais bērns ģimenē automātiski ir mentors visiem pārējiem, kas tur nāk. Tā kā, ja jūs esat vecākā bērna pozīcijā, tad tur jau ir starta kapitāls uzreiz. Un, protams, plus, ja jūs esat varbūt jau arī skolas dzīvē iesaistījies kaut kādās aktivitātēs, kuras esat mēģinājuši kaut ko vadīt, organizēt, ir īpaši, man liekas, pašpārvaldes funkcija ir tāda brīnišķīga lieta, kur nepārtraukti ir jārūpējās par kāda jaunu cilvēku, tā kā apmācīšanu, lai viņi var turpināt to iesākto tradīciju, tad tas automātiski arī tajā skolas vidē notiek un kopā ar saviem vienaudžiem jau. Bet pēc tam vēlāk turpinot, protams, ir kaut kāda tā darba pieredze, kur mēs apmācam jaunākus kolēģus, viņi varbūt nav gados jaunāki, bet viņi vienkārši ir jaunāki specialitātē.
vai uzņēmumā, kurā mēs strādājam, bet vēlāk jau, protams, ir arī daudz iespējas iesaistīties dažādās sabiedriski sociālās aktivitātēs, un tā varbūt manā gadījumā tā ir tāda varbūt pat apzinātāka pieredze kā mentoram, jo, piemēram, arī ar Alīnu mēs satikāmies projektā Go Beyond, kas ir jauniešu attīstības programma, un nu, tur ir tā, ka jā, es teju ar savu laiku, enerģiju un zināšanām ieguldos, un nu, tas, kas ir pretī, ir prieks par to jauniešu sasniegumiem, ko viņi kaut kādos savos jau tuvākajos soļos vai vēlāk dzīves laikā izdara. Jo tiešām lielākā daļa arī ir palikuši ļoti tādā ciešā kontaktā. Pateicoties sociālajiem tīkliem, tam ir viegli sekot līdzi. Tad vēl viena tāda aktivitāte, kuras esmu visaktīvi iesaistīta, ir sieviešu sadarbības tīkls, kas ir nevalstiskā organizācija. Un tur mentoringa projekts, kas tieši tā arī saucās kā mentoringa projekts, notika pirms gadiem 12. Un kas ir interesanti, ka tas projekts notika un notika, bet tagad ir pagājuši 12 gadi, un mēs atkal ar šo sieviešu sadarbības tīklu ļoti aktīvi strādājam kopā, un arī tur šie cilvēki, kas bija tajā projektā vai nu mentorējamo vai mentoru lomās, mēs visi esam kaut kā ļoti satuvinājušies. Un tad varbūt tāda nesenākā pieredze man pašai mentora lomā bija strādāt ar Rīgas biznesa skolā. Tika veidots projekts kopā ar MIT, Massachusetts Institute of Technology, Bostonā. Tika veidota izglītības inovāciju projektu attīstīšanas programma, kur bija paredzēts, ka ir mentori, ir vietējais mentors un ir mentors no Bostonas. Un tad bija tā pieredze, ka es strādāju jau ar komandu, nevis ar cilvēku vienu, bet ar komandu, kas attīsta projektu. Un pie tam mēs esam 2 mentori, kur vēl arī tas jautājums par mūsu savstarpējo sadarbību arī paliek interesants, jo, protams, man ar pieredzi šeit un cilvēkam ar pieredzi no Bostonas vadošās tehnoloģija augstskolas ir ļoti, ļoti atšķirīgas lietas. Tas ir tāda praktiskā pielietojums, kas man tāda projekta ienāk prātā, un savukārt es pati esmu visos šajos procesos sapratusi, ka mentorings tā ir tiešām tas ir ļoti spēcīgs instruments, kas var palīdzēt gan individuāliem cilvēkiem, gan komandām daudz ātrāk un efektīvāk sasniegt rezultātus, kurus viņi iespējams pat sākumā pat nevar iedomāties, ka viņi to var izdarīt. Un tāpēc es pašlaik vadu valsts administrācijas skolā, ir digitāla akadēmija, un mums ir projektu programma, kas saucās digitālo pārmaiņu projektu programma, kur arī komandas izstrādā projektus un tā kā tieši uz digitalizāciju, un mums tur arī darbojās mentoru komanda, kas ir profesionāļi IT jomā, tieši informācijas tehnoloģijās, mākslīgajā intelektā, un viņi ir kā mentori šiem te valsts iestāžu komandām, kuri tad ir mēģina kaut kādus savus procesus realizēt. Mums pagājušo gadu bija 1. gads, šogad mēs to turpinam. Un tā kā lielākais pozitīvais novērtējums, ko mēs saņēmām no dalībniekiem, bija tieši par mentoriem un par mentoru darbu, kas ir viņiem būtiski atvieglojis to, kāds process notiek, palīdzējis labāk, ātrāk saprast, kas vispār ir šīs tehnoloģijas, mākslīgie intelekti un ko ar to darīt, palīdzējis atrast risinājumus, kas jau varbūt ir pieejami kaut kādā vidē, un visādi citādi atbalstījuši ar kontaktiem un arī palīdzējuši nepazaudēt motivāciju. Jo jebkura šī attīstība ir sarežģīta, grūta, nogurdinoša, un tad, ja man nav šī tāda atbalsta, tad to iziet ir daudz grūtāk. Man pašai patīk tas stāsts par mūsu latviešu garo pupu, ka kā mēs gribam nokļūt debesīs, mums vajag iestādīt pupu, bet tās pupas jau neaug bez atbalsta. Ja? Un tad, man liekas, tā ir tāda laba metafora, par ko padomāt, ka mums vajag šo atbalstu, lai mēs varētu izaugt līdz tām savām debesīm katrs. Un tad par to, ko tad nozīmē būt mentoram, es domāju, ka tāds pirmais jautājums patiesībā ir tieši tā uzreiz patiešo no Simona Sineka. Viņš ir viens no tādiem domātājiem par mūsdienu praksi, kā mēs vadam un pārvaldam procesus un cilvēkus, un viņa tāda viena mantra ir, ka vienmēr ir jāsāk ar kāpēc.
Un mentorings ir tāds process, kas nu, ir tāds ļoti par došanu. Un man ir jābūt ļoti skaidram iemeslam, kāpēc es to daru. Ja? Kas ir tas iemesls, kāpēc es šajā procesā iesaistos un kas šajā procesā būs mans ieguvums. Tas ieguvums vienmēr būs, kā jau es minēju, tajos savos aprakstos, tad viens, kas paliek vienmēr, ir ļoti jauks, plašs kontaktu lokus, pārsvarā gados jaunāki cilvēki, kas ļauj sekot līdzi arī tam, kā mainās paaudzes domāšanas un iemācīties atrast kopēju valodu. Otrs ir arī, mēs mūsdienās runājam ļoti daudz par tādu reverso mentoringu, kur patiesībā jaunākās paaudzes bieži vien ir daudz veiklākas ar dažādiem tehnoloģiskiem rīkiem. Un, tur var padomāt arī par to, ka īstenībā tas iegūms ir arī man, kā varbūt tādam profesionālim, kas visu zina jomā, bet varbūt ne tuvu nav tik veikls, kā, nezinu, meklējot kaut ko mūsdienu informācijas pārbagātībā. Respektīvi, ka tas process varbūt ieguvējs abās pusēs, bet ir labi pirms ķerties pie mentoringa, tā kā pašam priekš sevis nodefinēt, kāpēc es to daru. Jo es to varu darīt arī ne tikai savam ieguvumam, es to varu darīt ieguvumam, kas ir visai kaut kādai kopienai, kurā mēs esam, kas ir kaut kādam ieguvumam, kas ir Latvijas valstī, kas ir, nezinu, dabai, klimatam, visai planētai. Tas saraksts var būt garš, bet es teiktu, ka pilnīgi noteikti priekš sevis to atbildi vajag atrast, jo tā motivācija pēc tam ir lipīga arī ar tiem, kurus jūs mentorēsiet. Un ja es kā mentors pazaudēju motivāciju, tad pēc tam ir ļoti, tad tas mentorējumais pilnīgi noteikti pazaudē motivāciju. Un tad ir svarīgi, ka ir tā manējā, ka mēs varam noturēt to enerģijas līmeni no tādā saprātīgā virzienā, jo tas ir izaugsmes un attīstības process, un viņš iet tā kā pa kalniem un lejām, kad sanāk ir labi, kad nesanāk ir slikti, un tad ir jautājums, uz kā mēs to turamies. Tas ir tāds varbūt viena lieta, kas ir tā motivācija, tad nākamais noteikti ir jau satiekoties ar mentorējumu, ir tā kā vienoties par to mērķi, kas tad ir tas mērķis, ko grib sasniegt šajā procesā. Ir labi, ka ir skaidri nodefinēts, es gribu dabūt darbu projektā X, es gribu tur sasniegt kaut kādu ienākumu līmeni, es gribu izdarīt kaut ko, respektīvi, kad ir skaidrs, ko tas cilvēks vēlās sasniegt, vai viņš grib nonākt kaut kādā vietā vai kaut kur, ja, kas nu, tai adresē, gala adresē ir jābūt zināmai. Nu, ja tie ir tādi projektu veidi, tad parasti projektos ir nodevumi, uz kuriem ir jāstrādā. Tāpēc varbūt dažreiz pat ja ir skaidrs, ka tur gala produktā jābūt ir kaut kādam izstrādātai lietai vai biznesa plānam vai kaut kādam, nezinu, izstādē jārodās vai vēl vai kaut kam jātop, tad ir labi tiešām strādāt uz šo te gala rezultātu. Bet, ja tas arī ir vispārējais izaugsmas jautājums, tad arī saprast, kas tieši, nu, pabeigt, piemēram, augstskolu. Ja? Arī tas var būt kā mērķis, ko izvirzīt, un kas bieži vien mūsdienās var būt pietiekami izaicinoši. Tā kā viens ir par šo te, nu, tā kā vienošanās par mērķi, otra lieta ir vienošanās par tādām ekspektācijām savstarpējām, nu, ko mēs viens no otra sagaidām, kas ir tas, ko dara, kas ir mentorējuma atbildība un kas ir tā mentora atbildība. Parasti mēs, nu, tā teorija saka, ka tam mentorējamam ir vairāk atbildības nekā mentoram, jo viņš ir tas, kam, piemēram, ir jāizrāda iniciatīva, kam ir jānāk ar jautājumiem, viņam tie jautājumi ir jāsagatavo, iespējams, iepriekš jums jāatsūta, lai jūs varat apdomāt atbildes. Respektīvi, tas mentorējums nu, viņš nenāk kā uz lekciju, viņš nāk ar konkrētiem jautājumiem, konkrētām situācijām, risinājumiem, kurus tad vai nu stāstīt vai prezentēt, un attiecīgi tad mentora uzdevums ir, un arī tad, kas ir mentora uzdevums? Mentora uzdevums var būt vienkārši klausīties, būt kā tādam sounding boardam, un cilvēki parasti, bieži vien tas tā arī notiek, cilvēki pastāst visi, viņam pašam patīk vai nepatīk, ko viņš dzird, un viņš aiziet ļoti priecīgs, viņš ir dzirdējis savas atbildes savā stāstā. Varbūt situācijas, kur mentorējumie grib, lai viņiem izrāda atbalstu,
Jo nu, mūsdienās dzīve ir diezgan skarba un iespējams apkārt nav cilvēku, kas viņam sit uz plecu un saka, ka tas, ko tu dari, ir riktīgi labi, turpini darīt, viss ir kārtībā. Varbūt situācijas, kur nu, tiek meklēti mentori, lai būtu tieši šis izaicinājums. Nu, jo es jau esmu jau tā par sevi labās domās, ja, un ja neviens tā kā nesāks tā kā angliskais vārds ir challenge to, ko es tā esmu uztaisījusi, nu, tad es tur beigās kaut ko uztaisīšu, par ko man beigās nebūs ne prieks, ne lepnums, tikai tāpēc, ka neviens nebūs man tur pakaitinājis ar to, ka, bet varēja uztaisīt labāk, ja, varēja vēl kaut ko izdarīt. Un tas arī var būt mentora uzdevums, bet ir ļoti svarīgi saprast, kas tam mentorējamam ir svarīgi, ko viņš sagaida. Nu, tā lai nav tā, ka es atnāku un viņu šausmīgi izaicinu visu laiku, bet viņam jau tāpat jau dzīvē viss ir slikti, ja, un tad es vēl viņu izaicinu, nevis viņam izrādu atbalstu. Tā kā, vai arī otrādāk, ja, kas visu laiku viņu atbalsta, bet viņam jau tas viss jau viņš tā kā mēģina, viņš netiek ārā no tās savas kaut kādas kastes, kurā viņš pats sevi ir ielicis. Tā kā, nu, tas par tādām ekspektācijām. Trešā lieta, kas noteikti ir ļoti svarīga, ir vienoties par noteiktu ritmu, tikšanās ritmu. Tas vienošanās par to, nu, mēs satiksimies tad, kad vajadzēs. Šis nav laba prakse. Laba prakse ir, ka mēs tiekamies katra mēneša 3. trešdienā 6. Nu, vienalga, ja vai jūs tiekaties reiz mēnesī vai nedēļā vai reiz 2 nedēļās. Tas ir jau jūsu vienošanās, bet tas laiks ir noteikts. Nu, kad tas cilvēks arī iet kaut kādā ritmā, un jūs ieiet ritmā, ka tās tikšanās notiek tad un tad. Un, attiecīgi, tad ir arī kaut kādi periodi, uz kuriem ir jāsagatavojas, kaut kas ir jāizdara. Jums ir iespējams arī padomāt kaut kādus risinājumus, jo skaidrs, ka nu, tas, ko cilvēki sagaida no mentoriem, viens ir kaut kādas jūsu zināšanas, ekspertīze jomā, otrs pilnīgi noteikti ir kontakti. Sociālais kapitāls ir milzīga vērtība. Ja, tā kā nu, jūs arī droši vien bieži vien varat palīdzēt cilvēkiem vienkārši parādīt, kurās durvīs viņiem ir jāklovē nekā nākamajās. Ja, tas ir ļoti, ļoti svarīgi un ļoti, nu, kas ir tāds, bet tad arī var vajadzēt, ka arī jums vajag laiku, piemēram, tur sarunāt vai vienoties. Bet es teiktu, jā, ka tas kalendārs ir ļoti, ļoti svarīgs. Tas ir par tādu sadarbību ar to mentorējamo, kā, cik ilgi tas notiek un kā notiek līdz mērķa sasniegšanai vai pusgadu. Tas var būt dažādi, tas atkarīgs no tā, kāds ir mērķis un kādi ir resursi, gan jūsēja, gan viņa. Vēl viena lieta, ko es arī esmu šajos procesos iemācījusies, ka ir ļoti svarīga un arī ļoti, ļoti vērtīga ir mentoru savstarpējā komunikācija un sadarbība. Ja jūs esat nu, tādā arī mentoru kopienā un jums ir iespēja kaut vai šādā formātā ik pa brīdim sanākt kopā arī ar kaut kādu regularitāti, nezinu, reizi mēnesī vai reizi ceturksnī, un pārunāt, nu, kā jums veicās, kas ir tie izaicinājumi, kas ir tie iespējamie risinājumi, šis ir ļoti vērtīgs process. Jo es pat teiktu, man pašai tas pat brīžiem liekas pat vērtīgāk, jo tad var dzirdēt citu stāstus, var saprast, vai tas mans gadījums, kuru es mentorēju, vai tas ir kaut kādas unikālas šausmas, vai tas tā vienkārši ir šajā paudzē. Ja, un ka patiesībā mums vienkārši ir jāatrod veids, kā to risināt, un varbūt, ka kādam ir arī kādas labas idejas, kāds tiek darīts un kas kaut kur strādā. Nu, tā mentorēšana arī ir tāds personiskās izaugsmes labs treniņš arī pašiem mentoriem. Nu tā, tas tāds stāsts no manas puses. Varbūt jums ir kādi jautājumi, es priecāšos atbildēt, jo tas droši vien varētu būt produktīvāk nekā vēl kaut ko mēģināt izstāstīt. Bet varbūt es kaut ko neizstāstīju, kas jums bija kaut kāds jautājums vai situācija. Nu, es labprāt ļautu plašākai auditorijai uzdot jautājumus. Tā, es redzu, ka Edgaram Dzenim ir ieslēgts mikrofons. Varbūt būs arī jautājums.
Varbūt vismaz kādam ir pozitīva atgriezeniska saite, varbūt Jā, negatīva kaut kas. es labprāt gribētu, jā. Milzīgs paldies Anitai par savu stāstījumu. Tiešām ļoti iedvesmojoši un tiešām nu, ar tādiem praktiskiem padomiem. Nu, es arī esmu daudzus gadus neformāli, varētu teikt, ka bijusi kā tāds bieži vien kā mentors, jo īstenībā, nu, jā, šī ir, nu, tāda programma, bet vienlaikus jau mēs mēdzam būt kā mentori arī, nu, savā ikdienas dzīvē, profesijā, es nezinu, jaunākiem darbiniekiem vai kādu, nu, jā, un tiešām tas, ko Anita pauda, tas, nu, es tiešām vērām ņemami tiem, kam varbūt arī šī būtu pirmā pieredze, kas zina, jā. Tā kā paldies. Jā, par to īstenībā tā prasme, nu, kas īstenībā arī tāds iegūms no mentoringa, ir iemācīties to savu pieredzi nodot saprotamā valodā, jo tā arī ir viena no lietām, ka jā, es jau zinu, bet tad es mēģinu izstāstīt, un es īstenībā nevaru izstāstīt, tā kā, jo otru pusi vienkārši nespēju uztvert, jo es stāstu pārāk gudri vai atkal, nu, kaut kā ne tā, un tas šis noteikti ir tāds labs veids, kā to arī trenēt, arī pašam priekš sevis, jo tā kā citu cilvēku attīstīšana, tā ir arī prasme, ko ir labi iemācīties, un, man liekas, jo mēs vairāk viens otram palīdzēsim, ātrāk tikt pie katra rezultātiem, jums visiem būs labāk. Tā, vēl kāds klausies, Anita, un varbūt ticis pie kādas atziņas? Juris. Jā, paldies, Anita. Ļoti patīk tas salīdzinājums ar to pupu, kad vajag, kā viņi debesīs var uzkāpt. Vajag vajadzīgs atbalsts. Un vēl ļoti aizķērās. Kas aizķērās vienkārši tā? Es skrienot atvaino. Jā. Un vēl patīk tas reversais, kad mēs pārtināmies īstenībā, jā. Tā ar to mentorējumu, jā. Tā ir. Es ikdienā arī tā padomāju, kā vadītājs. Nu, nepārtraukti mēs mentorējam, tikai mēs vēl samaksājam par to. Jā. Tam. Nu, jā, tā ir. Patīk, ļoti patīk, ļoti izsmeļoši un padziļināti. Un patīk arī tas, kad, ja jūs dariet, tad dariet to sistematizēt, nevis kaut kad, nu, satiksimies tā, ka varēs, bet tajās, nu, vienalga vai kaut kādā katra mēneša otrajā trešdienā vai. Un arī patika arī mentoru klubiņš, tāds ķipa, jā, tāds, kad mentori sanāk kopā un padalās, vai tā ir tikai viņu laime, teiksim, strādāt ar šo tā izrakteni derīgo vai, nu jā, padalās. Tas ir tāda atgriezniskā saite, kas ir svarīga, tā, nu, paralēlās saites starp mentoriem. Tas man aizķēra. Paldies, ļoti izsmeļoši, ļoti padziļināti bija. Jā, paldies. Paldies, Juri. Es piekrīstu Jurim, ka man arī, es uzreiz pievērsu uzmanību gan mentoru grupiņai, nu, tādam klubiņam, gan savstarpējam atbalstam, un man jau, protams, rūp katra mentora arī labbūtība. Varbūt, Anita, jūs varētu pastāstīt, nu, mentors ir noteikti dodoša loma, tā kā gan, nu, sniedzoša, gan zināšanās, gan prasmes, bet varbūt arī, nu, es ieteiktu, kā mentors varētu pavarot sevi, lai tā kā neatdotu pa daudz, vai tā kā, nu, vienkārši jūs turpināt justies labi. Grupiņa jau ir lielisks rīks, bet varbūt ir vēl kādi, ja, arī motivācija, tā kā, nu, tā kā neaizmirst, kāpēc ir ļoti, ļoti vērtīgi. Jā, varbūt vēl kāds trešais ieteikums. Nu, viens, protams, ir par tādām
Nu, tas, kas ir par tādu savu resursu apzināšanos, viena lieta, kas pilnīgi noteikti mūs visus ierobežo, ir tas, ka dienā ir 24 stundas un nedēļā ir 7 dienas. Šis ir kaut kas tāds, ko nevajadzētu aizmirst. Un, nu, ka man tas laiks, nu, tīri pat fiziska laika ziņā, ir tieši tik, cik tas ir. Ja? Un, nu, tāpēc es droši vien nevaru paņemt 5 mentorējumos vai 10. Ja? Es varu paņemt tad, kaut kādu 1, 2 vai 3 atbilstoši manai kapacitātei, tīra laika ziņā. Un otrs, protams, ir, ka tas ir nu, tāds emocionāli arī iesaistošs process, jo man ir jābūt kontaktā ar tiem cilvēkiem. Ja es neesmu, tad tas viss sanāk tāds formāli ķeksīšu vilkšana un arī droši vien nav vērts. Tas prieks un gandarījums par to nebūs, tāpēc nu, tādai rūpei par to, ka un tā kā vai es esmu, vai es varu būt klātesošs tajā sanāksmē, un tikšanās reizē, un kā es arī vadu tos savus resursus, lai to varētu izdarīt. Nu, tā ir tāda, es teiktu, pamatprasme par tādu robežu noturēšanu. Un nu, tā robežu noturēšana vēl ir būtiska tajā momentā, ka kurš ir tad darītājs? Jo es varu palīdzēt cilvēkam sarunāt tikšanos, bet tieši tik daudz kā iedot viņam telefonu vai ēpastu, uz kuru rakstīt, bet man nav viņa vietā jātaisa prezentācijas vai jāiet uz to tikšanos. Ja? Un tā ir viņa, nu, tā darīšana ir tā jaunā cilvēka vai tā topošā profesionāļa rokās. Tas nav, nu, tā nav noteikti, tas nav mentora darbs. Tā kā, principā vajadzētu būt, ka tajā brīdī, kad tā tikšanās beidzās, kad jūsu iesaist arī beidzās. Ja? Kad mēs tā kā izrunājam, ja jums tur vajag kaut kur tā kā uzrakstīt ēpastu, jūs viņu uzrakstat, bet nevajadzētu būt, ka jums tagad ir vēl 4 stundas jāstrādā, kas ir jāizdara tam mentorējumam. Tā kā, nu, tā, es teiktu, jā, tā robežu vērošana un noturēšana, tas ir tāds disciplīnas jautājums arī. Un kaut kādā brīdī dzīve piespiež to darīt, jo vienkārši jums nav laika to darīt, ar to noņemties. Ja? Bet tas arī pie tām ekspektācijām, tām gaidām sākumā ir jāatrunā, kad darītājs ir tas cilvēks, ja? Un viņam nebūs vieglāk nolikt eksāmenu, tāpēc, ka jums ir labas attiecības ar to profesoru, pie kā viņam jāliek eksāmens. Ja? Ka tas nav par to, ja? Tas ir par to, ka jūs varat palīdzēt, zinot to profesoru, jūs viņam varat palīdzēt, kā viņam sagatavoties tam eksāmenam, lai viņš to var izdarīt. Nu, tas tāds kā piemērs. Varbūt, bet tas ir tāds visu pusgadu aktuāls jautājums īstenībā. Kā noturēt robežas? Un man ir vēl viens jautājums. Nu, tāds no organizatoriskas puses, vai ir forši apmeklēt ar mentorējumu kaut kādus pasākumus kopā, vai labāk, nu, tā kā pārunāt iespaidus pēc tam? Nu, profesionāls pasākums, es domāju. Bet Noteikti, jā. iztautas, Es teiktu, ka tas varētu būt viens ļoti labs instruments, jo, piemēram, apmeklējot kaut kādu konferenci vai prezentāciju, izstādes atklāšanu vai vēl kaut ko, tā ir, nu, taksim, tāda tiešām ļoti liela dāvana mentorējumam, jo jūs viņu varat iepazīstināt ar cilvēkiem, kurus jūs tur satiekat un nu, kas viņam var būt noderīgi turpmākajā ceļā. Jūs arī varat tādā veidā ļoti labi sevi parādīt saviem kolēģiem ar to, ka jūs rūpējaties par nākošo paudžu, nu, tādu attīstību un izaugsmu un par tādu arī ievirzīšanu tajā kultūras mantojumā, kuru mēs gribam saglabāt un attīstīt tālāk. Ja? Ka mēs viņus nevis atstājam, lai viņi tur dara, ko grib, bet ka mēs viņus arī cenšamies ievilkt tajā gan kopienā, gan arī pārliecināties, ka cilvēki turpinās attīstīt tās vērtības, kuras mēs esam sākuši attīstīt. Un tad, es teiktu, ka jā, bet tur nu, tiešām jābūt nu, pirmkārt tā, lai tas ir abiem interesanti, ka tas ir abiem noderīgi un nu, ka tam ir jēga, jo nu, izdarīt nu, tā ķeksīšu stratēģija mentoringā nestrādā vispār. Tas nav. Tur tad labāk nesākt. Ja, ja darīt, un ja mēs redzam, ka kur te notiks kaut kāds pasākums, kas ir mūsu tajā tēmā, un būtu ļoti jauki, un ir tā, ka mums abiem tā, ka mēs tur būsim, tad tas ir labs veids, kā to darīt. Pārunāšana, nu, kas ir tāda refleksijas metode, es domāju, ka tas ir tas, kas mentoringā ļoti lielā mērā notiek, ka tieši reflektēt par to, kas tad notiek, kā notiek, kas varbūt ir tas jaunais, ko cilvēki ir redzējuši, kā tas ietekmē vai neietekmē to, ko viņi dara.
Tas ir viennozīmīgi labs vingrinājums, un patiesībā pie tās robežu noturēšanas arī pašiem tas ir labs vingrinājums, ko varbūt darīt tajās mentoru grupās, vai tad ņemt sev supervizoru vai coachu, ar ko strādāt par to, nu tad, ja man sevišķi neizdodas tās robežas noturēt, tad kā uztrenēt to, kur tā robeža pārkāpjās un kā palīdzēt otram cilvēkam nepārkāpt manu robežu. Jo, ja es tam otram cilvēkam nepasaku, kur ir mana robeža, nu kā tad, lai viņš zina, kurā brīdī viņš viņai ir uzkāpis virsū. Ja? Un tā kā tas tāds arī tā refleksija ir tāds izzinošs process, tā kā tad apusēji atgriezeniskā saite viennozīmīgi ļoti vērtīga. Gan pēc pasākumiem, gan pēc kaut kādiem posmiem vai sasniegumu vai termiņiem, ko darīt un kas var palīdzēt. Kādam paradies kāds vēl jauns ieskats uz nozari? Vai tieši tā bija iespēja nostiprināties sava pārliecība, ka, wow, es gribu būt mentors, es saprotu, ko tas nozīmē, un mēs varam apaļoties tikšanās reizē? Ir kāds viedoklis pretim? Es domāju, ka arī viens no mentoringa interesam ir izmantot laiku liederīgi. Un man šķiet, ka visu būtisko mēs ļoti labi izrunājam. Tālāk tas vairāk ir individuālas sarunas. Es redzu, ka starp viesiem ir ļoti daudzi, kuri vēl nav aizpildījuši anketu. Un es ļoti aicinu aizpildīt, pieteikties tagad, nebaidieties no nezināmā vai pārāk liela sloga. Tā kā visu regulē pats mentors un mentorējamais savstarpēji sarunājot. Un, jā, es laikam ierakstam pateikšu, ka līdz 26. oktobrim īpaši gaidītas anketas. Es domāju, ka ja kādam būs iedvesma nedaudz vēlāk, tad tāpat tiks pieņemts. Nu, es tā skatos uz to procesu, bet labāk būtu termiņā. Un, nu, no manis milzīgs paldies gan Mārai Liepai, gan Anitai, gan Arturam Lapiņam no Latvijas Arhitektu Savienības un Kristiānai Kazarjānai no Dizaineru Savienības. Centīsimies, lai arhitekti un dizaineri iegūst pēc iespējas vairāk foršas pieredzes, iedvesmas, un paldies liels no manis, arī no Renatas. Jā, paldies par pasākumu. Paldies. Labi, tad es Paldies. apstādināšu arī ierakstu. Paldies. Paldies. Paldies!